Pilnībā. Runājot par jau izlietotiem maisiņiem, laba iespēja tos vest atpakaļ visus kopā bija pirms nedēļas Lielajā talkā. No turienes arī Aigas Skrīveres ziņa par to, kā ASV kājnieki sekop Saulkrastu balto kāpu. Šodien Lielā talka un vides fakti atbraukuši uz Saulkrastiem, jo šeit talko mūsu ministrija. 2015. gada Lielā talka veltīta cilvēku ietekmei uz dabu. Tāpēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un tās padotībā esošo iestāžu darbinieki apvienojās darbā ar Saulkrastu pašvaldības iedzīvotājiem. Talkas dalībnieki veido kāpu stiprinājumus, kas turpmāk būs pasargāts no vētrām un samazinās krastu noskalojumus, kā arī labi iekārto un sekopju pastaigu takas. Brīnišķīgi pavadīt dienu kopā ar draugiem, kolēģiem, ģimeni. Es domāju, mēs esam daudz izdarījuši priekš vienas no skaistākajām Latvijas vietām, un es domāju, ka tas, ko mēs izdarījām, tas ļaus vēl labāk šīs priekšrocības izmantot. Kāpu nogāžu stiprināšanai tiek veikta sētiņu atjaunošana, kā arī veidoti kārklu vainagi un pinumu priekškāpu nostiprināšanai. Talkā piedalījās arī mūsu karavīri, kā arī ASV 3. kājnieku divīzijas karavīri, kuri, kā izrādās, šādus darbus neveic pirmo reizi dzīvē. Nē, patiesībā sakot, šī nav pirmā reize, kad darām šādu darbu. Man ir arī pieredze šādos darbos Lietuvā. Tas ir ļoti interesanti. Šādi mēs komunicējam ar vietējiem, iepazīstam cilvēkus. Kā jums klājas? Labi. Nav tik traki? Uz jautājumu, kad ministra prāt Lielā talka varētu noslēgties kā atkritumu lasīšanas diena, saņemam atbildi. Es domāju, ka mūsu šodienas darba organizācija kā reiz bija ļoti labs piemērs, jo mēs ne tik daudz vācām cilvēku radītos problēmas un, teiksim, tā atkritumus, bet tieši pilnveidojām šo dabu, nostiprinājām viņu, atjaunojām, un tas, es domāju, patiešām ir mēs esam jau gājuši tālāk nekā iepriekšējos gados, kad mēs patiešām vairāk esam lasījuši atkritumus. Un es domāju, ka cilvēki kopumā Latvijā sāk daudz savādāk skatīties uz lietām. Turpinājumā